Dokuments numur 12. Visumu visums. Vispārējā tēva plaši izplatītās radības milzīgums pilnībā pārsniedz galīgās iztēles spējas. Meistara visuma plašums satriec pat manas kārtas būtnes izpratni. Bet mirstīgo prātu var daudz mācīt par visumu plānu un izkārtojumu. Jūs varat kaut ko uzzināt par to fizisko organizāciju un brīnišķīgo pārvaldību. Jūs varat daudz uzzināt par dažādām saprātīgo būtņu grupām, kas apdzīvo 7 laika supervisumus un mūžības centrālo visumu. Principā, tas ir mūžīgajā potenciālā, mēs uzskatām materiālo radību par bezgalīgu, jo vispārējais tēvs patiešām ir bezgalīgs. Bet pētot un novērojot kopējo materiālo radību, mēs zinām, ka jebkurā laika brīdī tā ir ierobežota, lai gan jūsu galīgajiem prātiem tā ir salīdzinoši neierobežota, praktiski bezgalīga. Pētot fiziskos likumus un novērojot zvaigžņotās valstības, mēs esam pārliecināti, ka bezgalīgais radītājs vēl nav izpaudies kosmiskās izteiksmes galīgumā, ka liela daļa bezgalīgā kosmiskā potenciāla joprojām ir sevī ietverta un neatklāta. Radītajām būtnēm meistara visums varētu šķist gandrīz bezgalīgs, bet tas nebūtu nav pabeigts. Materiālajai radībai joprojām ir fiziskas robežas, un mūžīgā mērķa pieredzes atklāsme joprojām turpinās. Sadaļa numur 1. Meistara visuma kosmosa līmeņi. Visumu visums nav bezgalīga plakne, bezrobežu kups vai neierobežots aplis. Tam noteikti ir izmēri. Fiziskās organizācijas un pārvaldības likumi pārliecinoši pierāda, ka visa plašā spēka, enerģijas un matērijas spēka apvienība galu galā darbojas kā kosmosa vienība, kā organizēts un saskaņots veselūs. Materiālās radības novērojamā uzvedība sniedz pierādījumus par fizisku visumu ar noteiktām robežām. Galīgo pierādījumu gan cirkulāram, gan norobežotam visumam sniedz mums labi zināmais fakts, ka visas pamatenerģijas formas vienmēr virzās pa meistara visuma kosmosa līmeņu izliekto ceļu, paklausot paradīzes gravitācijas nemitīgajai un absolūtajai vilkmei. Meistara visuma secīgie kosmosa līmeņi veido caurstrāvotā kosmosa galvenos iedalījumus, kopējo radību, kas ir organizēta un daļēji apdzīvota vai vēl tiks organizēta un apdzīvota. Ja meistara visums nebūtu virkne eliptisku kosmosa līmeņu ar samazinātu pretestību kustībai, kas mījas ar relatīva miera zonām, mēs iedomājamies, ka dažas kosmiskās enerģijas tiktu novērotas izšaujoties bezgalīgā diapazonā, taisnā līnijā bezceļa kosmosā. Bet mēs nekad neatrodam, ka spēks, enerģija vai matērija tā uzvestos. Tās vienmēr virpujo, vienmēr virzās uz priekšu pa lielo kosmosa apju ceļiem. Virzoties uz āru no paradīzes caur caurstrāvotā kosmosa horizontālo paplašinājumu, meistara visums pastāv 6 koncentriskās elipsēs, kosmosa līmeņos, kas apņem centrālo salu. 1. Centrālais visums, Havona. 2. 7 supervisumi. 3. 1. ārējā kosmosa līmenis. 4. 2. ārējā kosmosa līmenis. 5. 3. ārējā kosmosa līmenis. 6. 4. un ārējais kosmosa līmenis. Havona, centrālais visums, nav laika radība, tā ir mūžīga eksistence. Šis nekad nesācies, nekad nebeidzamais visums sastāv no miljards cildenes pilnības sfērām, un to ieskauj milzīgi tumši gravitācijas ķermeņi. Havonas centrā ir stacionārā un absolūti stabilizētā paradīzes sala, ko ieskauj tās 21 pavadonis. Milzīgo tumšo gravitācijas ķermeņu masu dēļ, kas apņem centrālā visuma nomali, šīs centrālās radības masas saturs krietni pārsniedz visu 7 lielā visuma sektoru kopējo zināmo masu. Paradīzes Havonas sistēma, mūžīgais visums, kas apņem mūžīgo salu, veido meistara visuma perfektu un mūžīgu kodolu. Visi 7 supervisumi un visi ārējā kosmosa reģioni riņķo pa noteiktām orbītām ap gigantisko centrālo paradīzes pavadoņu un Havonas sfēru kopumu. 7 supervisumi
Nav primāras fiziskas organizācijas. Nekur to robežas nesadala miglāju saimi, nedz arī tās šķērso vietējo visumu, primāro radošo vienību. Katrs supervisums ir vienkārši ģeogrāfisks kosmosa kopums, kas aptver aptuveni 1/7 daļu no organizētās un daļēji apdzīvotās pēc Havonas radības, un katrs ir aptuveni vienāds pēc ietverto vietējo visumu skaita un aptvertās telpas. Nebadons, jūsu vietējais visums, ir viena no jaunākajām radībām Orvontonā, 7. supervisumā. Lielais visums ir pašreizējā organizētā un apdzīvotā radība. Tas sastāv no 7 supervisumiem ar kopējo evolūcionāro potenciālu ap 7 triljoniem apdzīvotu planētu, nemaz nerunājot par centrālās radības mūžīgajām sfērām. Bet šis provizoriskais aprēķins neņem vērā arhitektoniskās administratīvās sfēras, nedz arī ietver attālās neorganizēto visumu grupas. Pašreizējā robainā lielā visuma mala, tā nevienmērīgā un nepabeigtā perifērija, kopā ar milzīgi nenoteiktu stāvokli visā astronomiskajā ainā, mūsu zvaigžņu pētniekiem liek domāt, ka pat 7 supervisumi vēl nav pabeigti. Virzoties no iekšienes, no dievišķā centra uz āru jebkurā virzienā, mēs galu galā nonākam pie organizētās un apdzīvotās radības ārējām robežām. Mēs nonākam pie lielā visuma ārējām robežām. Un tieši netālu no šīs ārējās robežas, tālā šādas lieliskas radības nostūrī, savu notikumiem bagātu eksistenci vada jūsu vietējais visums. Ārējā kosmosa līmeņi. Tālu kosmosā, milzīgā attālumā no 7 apdzīvotajiem supervisumiem, pulcējas plaši un neticami grandiozi spēka un materializējošos enerģiju apļi. Starp 7 supervisumu enerģijas apļiem un šo gigantisko ārējo spēka aktivitātes joslu ir relatīva miera kosmosa zona, kuras platums mainās, bet vidēji ir ap 400 000 gaismas gadu. Šīs kosmosa zonas ir brīvas no zvaigžņu putekļiem, kosmiskās miglas. Mūsu šo fenomenu pētnieki šaubās par precīzu kosmosa spēku statusu šajā relatīvā miera zonā, kas apņem 7 supervisumus. Bet apmēram 500 000 gaismas gadu aiz pašreizējā lielā visuma perifērijas mēs novērojam neticamas enerģijas darbības zonas sākumu, kas apjomā un intensitātē pieaug vairāk nekā 25 miljonu gaismas gadu garumā. Šie milzīgie enerģizējošo spēku riteņi atrodas pirmajā ārējā kosmosa līmenī, nepārtrauktā kosmiskās aktivitātes joslā, kas apņem visu zināmo, organizēto un apdzīvoto radību. Aiz šiem reģioniem notiek vēl lielākas aktivitātes, jo Uverses fiziķi ir atklājuši agrīnas spēka izpausmju pazīmes vairāk nekā 50 miljonu gaismas gadu attālumā no pirmā ārējā kosmosa līmeņa fenomenu tālākajām robežām. Šīs aktivitātes neapšaubāmi vēsta par materiālo radību organizēšanu meistara visuma 2. ārējā kosmosa līmenī. Centrālais visums ir mūžības radība. 7 supervisumi ir laika radības. 4 ārējā kosmosa līmeņi neapšaubāmi ir paredzēti, lai radītu attīstītu radības ultimālo stāvokli. Un ir tādi, kas apgalvo, ka bezgalīgais nekad nevar sasniegt pilnīgu izpausmi, ja vien tas nav bezgalīgs. Un tādēļ viņi postulē papildu un neatklātu radību aiz 4. un ārējā kosmosa līmeņa, iespējamu ar vien paplašinošos nebeidzamu bezgalības visumu. Teorētiski mēs nezinām, kā ierobežot neradītāja bezgalību, neradības potenciālo bezgalību, bet kāds tas pastāv un tiek pārvaldīts, mēs uzskatām, ka meistara visumam ir ierobežojumi, ka tas ir noteikti norobežots un ierobežots savās ārējās malās ar atklātu kosmosu. Sadaļa numur 2. Nenosacītā absolūtā valdījumi. Kad Urantijas astronomi caur saviem arvien jaudīgākajiem teleskopiem ieskatās noslēpumainajās ārējā kosmosa tālēs un tur ierauga gandrīz neskaitāmu fizisko visumu apbrīnojamo evolūciju, viņiem vajadzētu saprast, ka viņi raugās uz meistara visuma arhitektu neizdibināmā plāna vareno īstenošanos.
Tiesa, mums ir pierādījumi, kas liek domāt par noteiktu paradīzes personības ietekmju klātbūtni šur tur visās plašajās enerģijas izpausmēs, kas tagad raksturīgi šiem ārējiem reģioniem. Bet no plašāka viedokļa, kosmosa reģioni, kas stiepjas aiz 7 supervisuma ārējām robežām, parasti tiek atzīti par nenosacītā absolūtā valdījumiem. Lai gan neapbruņota cilvēka acs var redzēt tikai 2 vai 3 miglājus ārpus Orvontona supervisuma robežām, jūsu teleskopi burtiski atklāja miljoniem un miljoniem šo fizisko visumu, kas ir veidošanās procesā. Lielāka daļa zvaigžņoto valstību, kas vizuāli ir pieejams jūsu mūsdienu teleskopu meklējumiem, atrodas Orvontonā. Bet ar fotogrāfisko tehniku lielākie teleskopi iesniedzas tālu aiz lielā visuma robežām ārējā kosmosa valdījumos, kur tiek organizēti neskaitāmi visumi, un ir vēl citi miljoni visumu aiz jūsu pašreizējo instrumentu sniedzamības robežas. Netālā nākotnē jauni teleskopi atklās Urantijas astronomu izbrīnītajam skatienam nemazāk kā 375 miljonus jaunu galaktiku attālajās ārējā kosmosa tālēs. Tajā pašā laikā šie jaudīgākie teleskopi atklās, ka daudzas salu visumi, kas agrāk tika uzskatīti par ārpus galaktikas esošiem, patiesībā ir daļa no Orvontona galaktiskās sistēmas. 7 supervisumi joprojām aug. Katra perifērija pakāpeniski paplašinās, pastāvīgi tiek stabilizēti un organizēti jauni miglāji, un daži no miglājiem, kurus Urantijas astronomi uzskata par ekstragalaktiskiem, patiesībā atrodas Orvontona nomalē un ceļo kopā ar mums. Uversas zvaigžņu pētnieki novēro, ka lielo visumu ieskauj zvaigžņu un planētu kopu priekšteķi, kas pilnībā apņem pašreizējo apdzīvoto radību, kā koncentriski reņķi, no ārējiem visumiem uz visumiem. Uversas fiziķi aprēķina, ka šo ārējo un neatzīmēto reģionu enerģija un matērija jau daudzkārt pārsniedz kopējo materiālo masu un enerģijas lādiņu, kas ietverts visos 7 supervisumos. Mums ir paziņots, ka kosmiskā spēka metamorfoze šajos ārējā kosmosa līmeņos ir paradīzes spēka organizētāja funkcija. Mēs arī zinām, ka šie spēki ir to fizisko enerģijas priekšteči, kas pašlaik aktivizē lielo visumu. Orvontona enerģijas direktoriem tomēr nav nekāda sakara ar šīm tālajām valstībām, nedz arī enerģijas kustības tajās ir saskatāmi saistītas ar organizētu un apdzīvoto radību enerģijas apļiem. Mēs ļoti maz zinām par šo milzīgo ārējā kosmosa fenomenu nozīmi. Nākotnes lielāka radība ir veidošanās procesā. Mēs varam novērot tās milzīgumu, mēs varam saskatīt tās apmērus un sajust tās majestātiskos izmērus. Bet citādi mēs par šīm valstībām zinām mazliet vairāk nekā Urantijas astronomi. Cik mums zināms, šajā ārējā miglāju, saules un planētu gredzenā nepastāv materiālas būtnes, kas līdzinātos cilvēkiem, ne eņģeļi vai citas gara radības. Šis attālais valdījums ir ārpus supervisumu valdību jurisdikcijas un pārvaldes. Visā Orvontonā tiek uzskatīts, ka procesā ir jauna veida radība, visumu kārta, kam lemts kļūt par noslēguma korpusa pulcēšanās nākotnes darbību ainu. Un ja mūsu minējumi ir pareizi, tad bezgalīgā nākotne jums visiem var sagādāt tos pašus aizraujošos skatus, ko bezgalīgā pagātne ir sagādājusi jūsu vecākajiem un priekšgājējiem. Sadaļa numur 3 – vispārējā gravitācija. Visas spēka enerģijas formas, materiālās, prāta vai garīgās, vienādi pakļautas tām tvērumiem, tām universālajām klātbūtnēm, ko mēs saucam par gravitāciju. Arī personība ir atsaucīga gravitācijai, tēva ekskluzīvajam lokam. Bet, lai gan šis loks ir ekskluzīvs tēvam, viņš nav izslēgts no citiem lokiem. Vispārējais tēvs ir bezgalīgs un darbojas visos 4 absolūtās gravitācijas lokos meistara visumā. 1. Vispārējā tēva personības gravitācija. 2. Mūžīgā dēla gara gravitācija. 3. Apvienotā darboņa prāta gravitācija. 4. Paradīzes salas kosmiskā gravitācija.
Šie 4 loki nav saistīti ar zemāko paradīzes spēka centru. Tie nav ne spēka, ne enerģijas, ne jaudas loki. Tie ir absolūti klātbūtnes loki, un tāpat kā Dievs, ir neatkarīgi no laika un telpas. Šajā sakarā ir interesanti pierakstīt dažus novērojumus, ko pēdējo 1000 gadu laikā Uversā veicis gravitācijas pētnieku korpuss. Šī ekspertu grupa ir nonākusi pie šādiem secinājumiem par dažādām gravitācijas sistēmām meistara visumā. 1. Fiziskā gravitācija. Formulējuši aplēsi par visa lielā visuma fiziskās gravitācijas kapacitātes summēšanu, viņi ir lūpīgi salīdzinājuši šo atradumu ar aplēsto kopējo absolūtās gravitācijas klātbūtni, kas tagad darbojas. Šie aprēķini norāda, ka kopējā gravitācijas darbība lielajā visumā ir ļoti maza daļa no aplēstās paradīzes gravitācijas vilkmes, kas aprēķināta pamatojoties uz visuma matērijas pamata fizisko vienību gravitācijas reakciju. Šie pētnieki nonāk pie pārsteidzoša secinājuma, ka centrālais visums un apkārtējie 7 supervisumi pašlaik izmanto tikai aptuveni 5% no paradīzes absolūtās gravitācijas tvēriena aktīvās darbības. Citiem vārdiem sakot, šobrīd praktiski visa mūžīgā dēla gravitācijas vilksme, kas aprēķināta pēc šīs totalitātes teorijas, ir novērojama kā darbojoša lielajā visumā. Ja šie atradumi ir uzticami, mēs varam secināt, ka visumi, kas tagad attīstās ārējā kosmosā, pašlaik ir pilnīgi negarīgi, un, ja tas ir tiesa, tas apmierinoši izskaidrotu, kāpēc garam apveltītām būtnēm ir maz vai nav informācijas par šīm plašajām enerģijas izpausmēm, izņemot faktu par to fizisko eksistenci. Garīgā gravitācija. Ar to pašu salīdzinošās aplēses un aprēķinu tehniku šie pētnieki ir izpētījuši pašlaik izpratni par gara gravitācijas reakcijas kapacitāti un, sadarbojoties ar vientuļajiem vēstnešiem un citām gara personībām, ir nonākuši pie otrā avota un centra aktīvās gara gravitācijas summēšanas. Un ir ļoti pamācoši atzīmēt, ka viņi atrod aptuveni tādu pašu vērtību faktiskajai un funkcionālajai gara gravitācijas klātbūtnei lielajā visumā, kādu viņi postulē pašlaik kopējai aktīvajai gara gravitācijai. Citiem vārdiem sakot, šobrīd praktiski visa mūžīgā dēla gravitācijas vilksme, kas aprēķināta pēc šīs totalitātes teorijas, ir novērojama kā darbojoša lielajā visumā. Ja šie atradumi ir uzticami, mēs varam secināt, ka visumi, kas tagad attīstās ārējā kosmosā, pašlaik ir pilnīgi negarīgi, un, ja tas ir tiesa, tas apmierinoši izskaidrotu, kāpēc garam apveltītām būtnēm ir maz vai nav informācijas par šīm plašajām enerģijas izpausmēm, izņemot faktu par to fizisko eksistenci. Prāta gravitācija. Pēc šiem pašiem saliedzinošo aprēķinu principiem šie eksperti ir pievērsušies prāta gravitācijas klātbūtnes un reakcijas problēmai. Prāta aplēses vienība tika iegūta vidēji ņemot 3 materiālus un 3 garīgus mentalitātes veidus, lai gan enerģijas direktoru un viņu līdzgaitnieku prāta tips izrādījās traucējošs faktors, cenšoties nonākt pie pamatvienības prāta gravitācijas aplēsei. Maz, kas traucēja aplēst 3. avota un centra pašlaik izpratņi par prāta gravitācijas funkciju saskaņā ar šo totalitātes teoriju. Lai gan atradumi šajā gadījumā nav tik pārliecinoši kā fiziskās un gara gravitācijas aplēsēs, tie salīdzinoši vērtējot ir ļoti pamācoši, pat intriģējoši. Šie pētnieki secina, ka aptuveni 85% no prāta gravitācijas reakcijas uz apvienotā darboņa intelektuālo vilkmi nāk no esoša lielā visuma. Tas liecinātu par iespēju, ka prāta aktivitātes ir iesaistītas saistībā ar novērojamām fiziskām aktivitātēm, kas pašlaik notiek visās ārējā kosmosa valstībās. Lai gan šī aplēse iespējams ir tālu no precīzas, tā principā saskan ar mūsu pārliecību, ka saprātīgi spēka organizatori pašlaik vada visuma evolūciju kosmosa līmeņos aiz pašreizējām lielā visuma ārējām robežām. Neatkarīgi no šīs postulētās inteliģences, tā acīm redzami nav atsaucīga gara gravitācijai. Bet visi šie aprēķini labākajā gadījumā ir aplēses, kas balstītas uz pieņemtiem likumiem. Mēs domājam, ka tie ir diezgan uzticami. Pat ja ārējā kosmosā atrastos dažas gara būtnes, to kopējā klātbūtni būtiski neietekmētu aprēķinus saistītus ar tik milzīgiem mērījumiem. Personības gravitācija nav aprēķināma. Mēs atpazīstam loku, bet mēs nevaram izmērīt ne kvalitatīvas, ne kvantitatīvas realitātes, kura to reaģē. Sadaļa numur 4. Kosmos un kustība.
Visas kosmiskās enerģijas vienības ir primārajā revolūcijā, ir iesaistītas savas misijas izpildē, vienlaikus riņķojot ap universālo orbītu. Kosmosa visumi un to sastāvdaļas, sistēmas un pasaules ir visas rotējušās sfēras, kas virzās par nebeidzamajiem meistara visuma kosmosa līmeņu lokiem. Visā meistara visumā nav absolūti nekā stacionāra, izņemot pašu Havonas centru, mūžīgo paradīzes salu, gravitācijas centru. Nenosacītais absolūts funkcionāli ir ierobežots ar kosmosu, bet mēs neesam tik pārliecināti par šī absolūtā attiecībām ar kustību. Vai kustība ir tam raksturīga? Mēs nezinām. Mēs zinām, ka kustība nav raksturīga kosmosam, pat kosmosa kustības nav iedzimtas, bet mēs neesam tik pārliecināti par nenosacītā attiecībām ar kustību. Kas vai kas patiesībā ir atbildīgs par milzīgajām spēka enerģijas pārvērtību aktivitātēm, kas tagad notiek aiz pašreizējo 7 supervisumu robežām? Attiecībā uz kustības izcelsmi mums ir šādi viedokļi. Pirmais. Mēs domājam, ka apvienotais darbonis ierosina kustību kosmosā. Otrais. Ja apvienotais darbonis rada kosmosa kustības, mēs to nevaram pierādīt. Trešais. Vispārējais absolūts nerada sākotnējo kustību, bet līdzsvaro un kontrolē visas spriedzes, ko rada kustība. Ārējā kosmosā spēka organizētāji acīmredzot ir atbildīgi par milzīgo visuma riteņu radīšanu, kas tagad ir zvaigžņu evolūcijas procesā. Bet viņu spēja tā darboties noteikti ir kļuvusi iespējama pateicoties kādai nenosacītā absolūtā kosmosa klātbūtnes modifikācijai. Kosmos no cilvēka viedokļa ir nekas, negatīvs. Tas pastāv tikai attiecībā pret kaut ko pozitīvu un nekosmisku. Tomēr kosmos ir reāls, tas satur un nosaka kustību. Tas pat kustas. Kosmosa kustības var aptuveni klasificēt šādi. Primārā kustība – kosmosa elpošana, paša kosmosa kustība. Sekundārā kustība – secīgo kosmosa līmeņu mainīgie virziena svārsti. Relatīvās kustības – relatīvas tādā nozīmē, ka tās netiek vērtētas ar paradīzi kā bāzes punktu. Primārās un sekundārās kustības ir absolūtas, kustība attiecībā pret nekustīgo paradīzi. Un ceturtā – kompensējoša vai korelējoša kustība, kas paredzēta, lai koordinētu visas pārējās kustības. Jūsu Saules un tā saistīto planētu pašreizējās attiecības, lai gan atklāja daudzas relatīvas un absolūtas kustības kosmosā, mēdz radīt astronomiskajiem novērotājiem iespaidu, ka jūs esat salīdzinoši nekustīgi kosmosā un ka apkārtējās zvaigžņu kopas un straumes ir iesaistītas lidojumā uz āru ar arvien pieaugošu ātrumu, jo jūsu aprēķini virzās uz āru kosmosā. Bet tā nav. Jūs nespējat atpazīt pašreizējo visu caurstrāvotā kosmosa fizisko radību vienmērīgo iztušanos uz āru. Jūsu pašu vietējā radība, Nebadons, piedalās šajā universālajā izplašanās kustībā uz āru. Visi 7 supervisumi piedalās 2 miljardu gadu kosmosa elpošanas ciklos kopā ar meistara visuma ārējiem reģioniem. Kad visumi izplešas un saraujas, materiālās masas caurstrāvotajā kosmosā pārmaiņus kustas pret un ar paradīzes gravitācijas vilkmi. Darbs, kas tiek veikts pārvietojot radības materiālās enerģijas masu, ir kosmosa darbs, bet ne jaudas enerģijas darbs. Lai gan jūsu spektroskopiskās aplēses par astronomiskajiem ātrumiem ir diezgan uzticamas, ja tās attiecina uz zvaigžņotajām valstībām, kas pieder jūsu supervisumam un ar to saistītajiem supervisumiem, šādi aprēķini attiecībā uz ārējā kosmosa valstībām ir pilnīgi neusticami. Spektrālās līnijas tiek nobīdītas no normālā virzienā uz violeto, ja zvaigzne tuvojas. Tāpat šīs līnijas tiek nobīdītas virzienā uz sarkano, ja zvaigzne attālinās. Daudzas ietekmes liek šķist, ka ārējo visuma attālināšanās ātrums palielinās par vairāk nekā 100 jūdzēm sekundē par katru miljonu gaismas gadu attāluma palielinājumu. Ar šo aprēķina metodi, pēc jaudīgāku teleskopu pilnveidošanas, šķitīs, ka šīs tālu esošās sistēmas bēg no šīs visuma daļas ar neticamu ātrumu, kas pārsniedz 30 000 jūdzes sekundē. Bet šīs šķietamais attālināšanās ātrums nav reāls. Tas rodas no daudziem kļūdu faktoriem, kas ietver novērošanas leņķus un citus laika telpas izkropļojumus.
Bet vislielākais no visiem šādiem izkropļojumiem rodas tāpēc, ka milzīgie ārējā kosmosa visumi reģionos blakus 7 supervisumu valdījumiem šķiet rotē pretējā virzienā nekā lielais visums. Tas ir šīs mirjādes miglāju un to pavadošās zvaigznes un sfēras pašlaik rotē pulksteņrāda virzienā ap centrālo radību. 7 supervisumi rotē ap paradīzi pretēji pulksteņrāda virzienam. Šķiet, ka otrais ārējais galaktiku visums, tāpat kā 7 supervisumi, rotē pretēji pulksteņrāda virzienam ap paradīzi. Un Uversas astronomiskie novērotāji domā, ka viņi atklāja revolucionāru kustības pazīmes 3. ārējā joslā tālā kosmosā, kas sāk izrādīt pulksteņrāda virziena tendences. Iespējams, ka šie mainīgie visumu secīgo kosmosa procesiju virzieni ir saistīti ar vispārējā absolūtā iekšmeistara visuma gravitācijas tehniku, kas sastāv no spēku koordinācijas un kosmosa spriedžu izlīdzināšanas. Kustība, kā kosmos, ir gravitācijas papildinājums, jeb līdzbalansētājs. Sadaļa numur 5 – kosmos un laiks. Tāpat kā kosmos, arī laiks ir paradīzes dāvana, bet ne tādā pašā nozīmē, tikai netieši. Laiks rodas pateicoties kustībai, un tāpēc, ka prāts pēc būtības apzinās secīgumu. No praktiskā viedokļa, kustība ir būtiska laikam, bet nav universālas laika vienības, kas balstīta uz kustību, izņemot to, ka paradīzes Havonas standarta diena tiek patvaļīgi atzīta par tādu. Kopējā kosmosa elpošana iznīcina tās lokālo vērtību kā laika avotu. Kosmos nav bezgalīgs, lai gan tas nāk no paradīzes. Nav absolūts, jo to caurstrāvo nenosacītais absolūts. Mēs nezinām absolūtās kosmosa robežas, bet mēs zinām, ka laika absolūts ir mūžība. Laiks un kosmos ir nešķirami tikai laika kosmosa radībās, 7 supervisumos. Teorētiski pastāv bezlaika kosmos, kosmos bez laika, bet vienīgā patiesi bezlaika vieta ir paradīzes apvidus. Bez kosmosa laiks, laiks bez kosmosa, pastāv prātā paradīzes funkcionēšanas līmenī. Salīdzinoši nekustīgās viduskosmosa zonas, kas robežojas ar paradīzi un atdala caurstrāvoto kosmosu no necaurstrāvota, ir pārējas zonas no laika uz mūžību, tādēļ paradīzes svētcelniekiem ir nepieciešams kļūt bezsamaņā šī tranzīta laikā, kad tam ir jābeidzas ar paradīzes pilsonību. Laiku apzinoši apmeklētāji var doties uz paradīzi neaizmiguši, bet viņi paliek laika radības. Attiecības ar laiku nepastāv bez kustības kosmosā, bet laika apziņa pastāv. Secīgums var apzināties laiku pat kustības neesamības gadījumā. Cilvēka prāts ir mazāk saistīts ar laiku nekā ar kosmosu, pateicoties prāta raksturam. Pat Zemes dzīves dienās miesā, lai gan cilvēka prāts ir stingri saistīts ar kosmosu, radošā cilvēka iztēle ir salīdzinoši brīva no laika, bet pats laiks ģenētiski nav prāta īpašība. Ir 3 dažādi laika apziņas līmeņi – prāta uztvertais laiks, secības, kustības un ilguma sajūtas apziņa, gara uztvertais laiks, ieskats kustībā dieva virzienā un apziņa par pacelšanos uz arvien pieaugošas dievišķības līmeņiem. Personība rada unikālu laika izjūtu no ieskata realitātē, plus klātbūtnes apziņa un ilguma apzināšanās. Negarīgi dzīvnieki pazīst tikai pagātni un dzīvo tagadnē. Gara apdzīvotam cilvēkam ir paredzēšanas spējas, ieskats. Viņš var vizualizēt nākotni. Tikai uz priekšu vērstas un progresīvas attieksmes ir personiski reālas. Statiskā ētika un tradicionālā morāle ir tikai nedaudz pārāka par dzīvniecisko. Arī stoicisms nav augsta pašrealizācijas pakāpe. Ētika un morāle kļūst patiesi cilvēciskas, kad tās ir dinamiskas un progresīvas, dzīvas ar visuma realitāti. Cilvēka personība nav tikai laika un telpas notikumu pavadonis. Cilvēka personība var darboties arī kā šādu notikumu kosmisks cēlonis. Sādaļa numur 6 – vispārējā pārvaldība. Visums nav statisks. Stabilitāte nav inerces rezultāts, bet gan līdzsvarotu enerģiju, sadarbīgu prātu, saskaņotu moronciju, gara pārvaldības un personības vienotības produkts. Stabilitāte ir pilnīgi un vienmēr proporcionāla dievišķībai. Meistara visuma fiziskajā kontrolē
vispārējais tēvs īsteno prioritāti un pārākumu caur paradīzes salu. Dievs ir absolūts kosmosa garīgajā pārvaldībā, mūžīgā dēla personā. Attiecībā uz prāta valstībām tēvs un dēls darbojas saskaņoti apvienotajā darbonī. Trešais avots un centrs palīdz uzturēt apvienoto fizisko un garīgo enerģiju un organizāciju līdzsvaru un koordināciju ar savu absolūto tvērienu pār kosmisko prātu un ar savu raksturīgo un universālo fiziskās un garīgās gravitācijas papildinājumu īstenošanu. Kad un kur notiek saikne starp materiālo un garīgo, šāds prāta fenomens ir bezgalīgā gara akts. Tikai prāts var savstarpēji saistīt materiālā līmeņa fiziskos spēkus un enerģijas ar gara līmeņa garīgajiem spēkiem un būtnēm. Visās jūsu pārdomās par universāliem fenomeniem pārliecinieties, ka ņemat vērā fizisko, intelektuālo un garīgo enerģiju savstarpējo saistību un ka pienācīgi ņemat vērā negaidītos fenomenus, kas pavada to apvienošanu ar personību, un neparedzamos fenomenus, kas rodas no pieredzes dievības un absolūtu darbībām un reakcijām. Visums ir ļoti paredzams tikai kvantitatīvā jeb gravitācijas mērījuma ziņā. Pat primārie fiziskie spēki nereaģē uz lineāro gravitāciju, nedz arī augstākās prāta nozīmes un patiesās garīgās vērtības galīgajās visuma realitātēs. Kvalitatīvi, visums nav ļoti paredzams attiecībā uz jauniem spēku apvienojumiem, vai tie būtu fiziski, prāta vai garīgi. Lai gan daudzas šādas enerģiju vai spēku kombinācijas kļūst daļēji paredzamas, kad tās tiek pakļautas kritiskai novērošanai. Kad matērija, prāts un gars tiek apvienoti ar radības personību, mēs nespējam pilnībā paredzēt šādas brīvas gribas būtnes lēmumus. Šķiet, ka visas primārās spēka, topošā gara un citu nepersonisku galīgumu fāzes rēģē saskaņā ar noteiktiem, relatīvi stabiliem, bet nezināmiem likumiem, un tām raksturīga darbības brīvība un reakcijas elastība, kas bieži vien ir mulsinoša, sastopoties ar tām ierobežotas un izolētas situācijas fenomenos. Kāds ir izskaidrojums šai neparedzamajai reakcijas brīvībai, ko atklāj šīs topošās visuma aktualitātes? Šīs nezināmās, neizdibināmās neparedzamības, vai tās attiektos uz primārās spēka vienības uzvedību, neidentificēta prāta līmeņa reakciju vai milzīga pirms visuma veidošanās fenomenu ārējā kosmosa valdījumos, iespējams atklāja ultimālā darbības un absolūtu klātbūtnes izpausmes, kas ir pirms visu visuma radītāja funkcijas. Mēs patiesībā nezinām, bet mēs pieļaujam, ka šāda apbrīnojama daudzpusība un tik dziļa koordinācija nozīmē absolūtu klātbūtni un darbību, un ka šāda reakcija daudzveidība, saskaroties ar šķietami vienveidīgu cēlonību, atklāja absolūtu reakciju ne tikai uz tūlītēju un situatīvu cēlonību, bet arī uz visām citām saistītajām cēlonībām visā meistara visumā. Indivīdiem ir savi likteņa sargi. Planētām, sistēmām, zvaigznājiem, visumiem un supervisumiem katram ir savi attiecīgie valdnieki, kas strādā savu valdību labā. Havonu un pat lielo visumu uzrauga tie, kam uzticēti šādi augsti pienākumi. Bet kas veicina un rūpējās par meistara visuma kā veseluma pamatvajadzībām, no paradīzes līdz 4. un ārējā kosmosa līmenim? Eksistenciāli šāda pārraudzība iespējams ir attiecināma uz paradīzes trīsvienību, bet no pieredzes viedokļa pēc Havonas visuma parādīšanās ir atkarīga no absolūtiem potenciāla, ultimālā virzībā, augstākā evolucionārā koordinācijā, meistara visuma arhitektiem pārvaldībā pirms konkrētu valdnieku parādīšanās. Nenosacītais absolūts caurstrāvo visu kosmosu. Mums nav pilnīgi skaidrs par dievības un vispārējo absolūtu precīzo statusu, bet mēs zinām, ka pēdējais darbojas visur, kur darbojas dievības un nenosacītais absolūts. Dievības absolūtais var būt universāli klātesošs, bet diez vai kosmosā klātesošs. Ultimālais ir vai kādreiz būs kosmosā klātesošs, līdz 4. kosmosa līmeņa ārējām malām. Mēs šaubāmies, ka ultimālajiem kādreiz būs kosmosa klātbūtne aiz meistara visuma perifērijas.
Bet šajās robežās ultimālais pakāpeniski integrē 3 absolūtu potenciālu radošo organizāciju. Sadaļa numur 7. Daļa un veselais. Visā laikā un kosmosā un attiecībā uz visu realitāti, neatkarīgi no tās dabas, darbojas nesatricināms un bezpersonisks likums, kas ir līdzvērtīgs kosmiskas providences funkcijai. Žēlsirdība raksturo Dieva mīlestības attieksmi pret individu. Objektivitāte motivē Dieva attieksmi pret kopumu. Dieva griba nevienmēr valda daļā, jebkuras personības sirdī, bet viņa griba patiešām valda pār veselo, visumu. Visās viņa darīšanās ar visām viņa būtnēm ir taisnība, ka Dieva likumi pēc būtības nav patvaļīgi. Jums, ar jūsu ierobežoto redzējumu un galīgo viedokli, Dieva darbi bieži vien var šķist diktatoriski un patvaļīgi. Dieva likumi ir vienkārši Dieva ieradumi, viņa veids, kā atkārtoti darīt lietas, un viņš vienmēr visu dara labi. Jūs novērojat, ka Dievs dara to pašu lietu tādā pašā veidā, atkārtoti, vienkārši tāpēc, ka tas ir labākais veids, kā darīt šo konkrēto lietu dotajā apstāklī. Un labākais veids ir pareizais veids, un tādēļ bezgalīgā gudrība vienmēr pavēl to darīt tieši šādā precīzā un perfektā veidā. Jums arī jāatceras, ka naba nav tikai dievišķā akts. Ir arī citas ietekmes tajos fenomenos, kurus cilvēks sauc par nabu. Dievišķajai nabai ir pretīgi ciest jebkāda veida pasliktināšanos vai jebkad atļaut izpildīt kādu tīri personisku aktu zemākā veidā. Tomēr ir jābūt skaidram, ka ja jebkuras situācijas dievišķībā, jebkura apstākļa galējībā, jebkurā gadījumā, kur augstākās gudrības gaita varētu norādīt uz nepieciešamību pēc atšķirīgas rīcības, ja pilnības prasības kāda iemesla dēļ diktētu citu reakcijas metodi, labāku, tad un tur visgudrais Dievs darbotos šajā labākajā un piemērotākajā veidā. Tā būtu augstāka likuma izpausme, nevis zemāka likuma atcelšana. Dievs nav ieradumu vērks savu brīvprātīgu aktu hroniskai atkārtošanai. Starp bezgalīgā likumiem nav konfliktu, tie visi ir nekļūdīgās dabas pilnības, tie visi ir neapšaubāmi akti, kas pauž nevainojamus lēmumus. Likums ir bezgalīga, perfekta un dievišķa prāta nemainīga reakcija. Dieva akti visi ir gribas akti, neskatoties uz šo šķietamo vienādību. Dievā nav ne mainības, ne pārmaiņu ēnas. Bet visu to, ko var patiesi teikt par vispārējo tēvu, nevar ar vienādu pārliecību teikt par visām viņa padotajām inteliģencēm vai par viņa evolucionārajām radībām. Tā kā Dievs ir nemainīgs, tādēļ jūs varat paļauties visos parastos apstākļos, ka viņš darīs to pašu lietu tādā pašā identiskā un parastā veidā. Dievs ir stabilitātes garantija visām radītajām lietām un būtnēm. Viņš ir Dievs, tādēļ viņš nemainās. Un visa šī rīcības nelokāmība un darbības vienveidība ir personiska, apzināta un ļoti brīvprātīga, jo lielais Dievs nav bezpalīdzīgs savas pilnības un bezgalības vergs. Dievs nav pašdarbojošs automātisks spēks, viņš nav verdzisks, likumiem pakļauts spēks. Dievs nav ne matemātisks vienādojums, ne ķīmiska formula. Viņš ir brīvas gribas un primāra personība. Viņš ir vispārējais tēvs, būtne, kas pārpildīta ar personību un universāls avots visām radību personībām. Dieva griba nevienmēr vienmērīgi valda Dievu meklējošā materiālā mirstīgā sirdī, bet ja laika rāmis tiek paplašināts aiz mirkļa, lai aptvertu visu pirmo dzīvi, tad Dieva griba kļūst arvien saskatāmāka gara augļos, kas tiek nesti gara vadīto Dieva bērnu dzīvēs. Un tad, ja cilvēka dzīve tiek tālāk paplašināta, iekļaujot Moroncijas pieredzi, dievišķā griba tiek novērota spīdam spožāk un spožāk to laika radību garīgajos aktos, kas ir sākušas baudīt dievišķās baudas, pieredzot cilvēka personības attiecības ar vispārējā tēva personību. Dieva tēvība un cilvēku brālība piedāvā daļas un vesela paradoksu personības līmenī. Dievs mīl katru individu kā individuālu bērnu debesu ģimenē. Tomēr Dievs tā mīl katru individu. Viņš nešķiro personas, un viņa mīlestības universalitāte rada vesela attiecības, universālo brālību. Tēva mīlestība absolūti individualizē katru personību kā unikālu vispārējā tēva bērnu, bērnu bez duplikāta bezgalībā, gribas radību, kas ir neaizstājama visā mūžībā.
Tēva mīlestība slavina katru dieva bērnu, apgaismojot katru debesu ģimenes locekli, asi iezīmējot katras personiskās būtnes unikālo dabu pretstatā bezpersoniskajiem līmeņiem, kas atrodas ārpus visu tēva brālīgā loka. Dieva mīlestība spilgti attēlo katras gribas radības transcendento vērtību, nepārprotami atklāja augsto vērtību, ko vispārējais tēvs ir piešķīris katram un ikvienam savam bērnam, no augstākās radītāja personības paradīzes statusā līdz zemākajai gribas cieņas personībai starp mežonīgajām cilvēku ciltīm cilvēces sugas rītausmā, kādā evolucionārā laika un telpas pasaulē. Tieši šī dieva mīlestība pret individu rada visu individu dievišķo ģimeni, paradīzes tēva brīvas gribas bēnu universālo brālību. Un šī brālība, būdama universāla, ir vesela attiecības. Brālība, kad tā ir universāla, neatklāja katra attiecības, bet gan visu attiecības. Brālība ir kopējā realitāte, un tādēļ atklāja veselā īpašības pretstatā daļas īpašībām. Brālība veido attiecību faktu starp katru personību universālā eksistencē. Neviena persona nevar izvairīties no labumiem vai sodiem, kas var rasties no attiecībām ar citām personām. Daļa gūst labumu vai cieš mērā ar veselo. Katra cilvēka labais darbs nāk par labu visiem cilvēkiem. Katra cilvēka kļūda vai ļaunums palielina visu cilvēku ciešanas. Kā kustas daļa, tā kustas veselais. Kāds ir veselā progress, tāds ir daļas progress. Daļas un veselā relatīvie ātrumi nosaka, vai daļu bremzē veselā inerce, vai to virza uz priekšu kosmiskās brālības impulsus. Ir noslēpums, ka Dievs ir ļoti personiska, pašapzinīga būtne ar rezidenci, un tajā pašā laikā personiski klātesošs tik plašā visumā un personiskā kontaktā ar tik gandrīz bezgalīgu būtņu skaitu. Tam, ka šāds fenomens ir noslēpums, kas pārsniedz cilvēka sapratni, nevajadzētu ne mazākajā mērā mazināt jūsu ticību. Neļaujiet bezgalības apjomam, mūžības milzīgumam un Dieva nepārspējamā rakstura varenībai un godībai jūs pārņemt, satriekt vai atturēt, jo Tēvs nav ļoti tālu no neviena no jums. Viņš mīt jūsos un viņā mēs visi burtiski kustamies, faktiski dzīvojam un patiesi esam. Pat ja dēla gars tiek izliets pār visu miesu, pat ja dēls reiz mitinājās pie jums mirstīgās miesas veidolā, pat ja serafīmi personīgi jūs sargā un vada, kā gan kāda no šīm otrā un trešā centra dievišķajām būtnēm var cerēt pienākt jums tik tuvu vai saprast jūs tik pilnīgi, kā Tēvs, kurš ir devis daļu no sevis, lai būtu jūsos, lai būtu jūsu īstais un dievišķais, pat jūsu mūžīgais es. Sadaļa numur 8. Matērija, prāts un gars. Dievs ir gars, bet paradīze nav. Materiālais visums vienmēr ir arēna, kurā notiek visas garīgās aktivitātes. Gara būtnes un gara augšupejošie dzīvo un strādā uz materiālās realitātes fiziskajām sfērām. Kosmiskā spēka piešķiršana, kosmiskās gravitācijas valdījums, ir paradīzes salas funkcija. Viss sākotnējais spēks enerģija nāk no paradīzes, un matērija, neskaitāmu visumu radīšanai, tagad cirkulē visā meistara visumā, supergravitācijas klātbūtnes formā, kas veido caurstrāvotā kosmosa spēka lādiņu. Neatkarīgi no spēka bārvērtībām attālajos visumos, izgājusi no paradīzes, tā ceļo pakļauta mūžīgās salas nebeidzamajai, vienmēr klātesošajai, nekļūdīgajai vilkmei, paklausīgi un raksturīgi mūžīgi riņķojot pa visumu mūžīgajiem kosmosa ceļiem. Fiziskā enerģija ir viena realitāte, kas ir patiesa un nelokāma savā paklausībā universālajam likumam. Tikai radības gribas valstībās ir bijusi novirze no dievišķajiem ceļiem un sākotnējiem plāniem. Spēks un enerģija ir universāli pierādījumi centrālās paradīzes salas stabilitātei, pastāvībai un mūžībai. Gara piešķiršana un personību garīgums, garīgās gravitācijas valdījums, ir mūžīgā dēla valstība. Un šī dēla gara gravitācija, vienmēr velkot visas garīgās realitātes pie sevis, ir tikpat reāla un absolūta kā paradīzes salas visvarenais materiālais tvēriens. Bet materiāli domājošs cilvēks dabiski ir vairāk pazīstams ar fiziskās dabas materiālajām izpausmēm, nekā ar tikpat reālām un varenām garīgās dabas darbībām, kuras saskata tikai dvēseles garīgais ieskats.
Kad jebkuras personības prāts visumā kļūst garīgāks, dievišķāks, tas kļūst mazāk atsaucīgs materiālajai gravitācijai. Realitāte, mērīta ar fiziskās gravitācijas reakciju, ir pretstats realitātei, kā to nosaka gara satura kvalitāte. Fiziskās gravitācijas darbība ir negarīgās enerģijas kvantitatīvs noteicējs. Garīgās gravitācijas darbība ir dievišķības dzīvās enerģijas kvalitatīvs mērs. Kas paradīze ir fiziskajai radībai un kas mūžīgais dēls ir garīgajam visumam, to apvienotais darbonis ir prāta valstībām, saprātīgajam materiālo, moronciālo un garīgo būtņu un personību visumam. Apvienotais darbonis reaģē gan uz materiālām, gan garīgām realitātēm, un tādēļ pēc būtības kļūst par universālu kalpotāju visām saprātīgajām būtnēm, kas var pārstāvēt gan materiālo, gan garīgo radības fāžu apvienojumu. Saprāta apveltīšana, kalpošana materiālajam un garīgajam prāta fenomenā ir apvienotā darboņa ekskluzīvā joma, kurš tādējādi kļūst par garīgā prāta partneri, moroncijas prāta būtību un materiālā prāta substanci evolucionārajām laika radībām. Prāts ir tehnika, ar kuras palīdzību garīgās realitātes kļūst pieredzamas radību personībām. Un galu galā pat cilvēka prāta vienojošās iespējas, spēja koordinēt lietas, idejas un vērtības, ir supermateriālas. Lai gan mirstīgajam prātam ir grūti aptvert 7 relatīvās kosmiskās realitātes līmeņus, cilvēka intelektam vajadzētu spēt saprast daudz no 3 funkcionējošo galīgās realitātes līmeņu nozīmes. Matērija, organizēta enerģija, kas ir pakļauta lineārai gravitācijai, izņemot, ja to modificē kustība un nosacīti ietekmē prāts. Prāts, organizēta apziņa, kas nav pilnībā pakļauta materiālajai gravitācijai un kas kļūst patiesi atbrīvota, kad to modificē gars. 3. Gars. Augstākā personiskā realitāte. Paties gars nav pakļauts fiziskajai gravitācijai, bet galu galā kļūst par motivējošo ietekmi visām attīstošajām personības cieņas enerģijas sistēmām. Visu personību eksistences mērķis ir gars, materiālās izpausmes ir relatīvas, un kosmiskais prāts ir starpnieks starp šiem universālajiem pretstatiem. Prāta piešķiršana un gara kalpošana ir dievības asociēto personu, bezgalīgā gara un mūžīgā dēla darbs. Kopējā dievības realitāte nav prāts, bet gan gars prāts, prāts gars, ko vieno personība. Tomēr gan gara, gan lietas absolūti saplūst vispārējā tēva personā. Paradīzē 3 enerģijas – fiziskā, prāta un garīgā – ir saskaņotas. Evolucionārajā kosmosā enerģija matērija dominē, izņemot personībā, kur gars ar prāta starpliecību cenšas iegūt kundzību. Gars ir visu radību personības pieredzes fundamentālā realitāte, jo Dievs ir gars. Gars ir nemainīgs, un tādēļ visās personības attiecībās tas pārspēj gan prātu, gan matēriju, kas ir progresīvas sasniegšanas pieredzes mainīgie. Kosmiskajā evolūcijā matērija kļūst par filozofisku ēnu, ko met prāts dievišķās apgaismības gara mirdzuma klātbūtnē, bet tas nepadara par spēkā nēsošu matērijas enerģijas realitāti. Prāts, matērija un gars ir vienlīdz reāli, bet tie nav vienlīdz vērtīgi personībai dievišķības sasniegšanā. Dievišķības apziņa ir progresīva garīga pieredze. Jo spožāk spīd garīgā personība, tēvs visumā, potenciālās gara personības fragments individuālajā radībā, jo lielāku ēnu met starpnieciskais prāts uz savu materiālo ieterpu. Laikā cilvēka ķermenis ir tikpat reāls kā prāts vai gars, bet nāvē gan prāts, identitāte, gan gars izdzīvo, kamēr ķermenis nē. Kosmiska realitāte var neeksistēt personības pieredzē. Un tā jūsu grieķu metaforai, materiālais kā reālākas gara substances ēna, ir filozofiska nozīme. Sadaļa numur 9. Personīgās realitātes. Gars ir visumu pamata personiskā realitāte, un personība ir pamats visai progresējošai pieredzei ar garīgo realitāti.
Katra personības pieredzes fāze, katrā secīgajā visuma progresa līmenī, ir pilna ar norādēm uz pievilcīgu personisku realitāšu atklāšanu. Cilvēka patiesais liktenis ir jaunu un garīgu mērķu radīšana un pēc tam atbildēšana uz šādu nemateriālas mērtības augstāko mērķu kosmisko vilinājumu. Mīlestība ir personību labvēlīgas sadarbības noslēpums. Jūs nevarat patiesi iepazīt personu viena kontakta rezultātā. Jūs nevarat ar atzinību iepazīt mūziku, izmantojot matemātisku dedukciju, lai gan mūzika ir matemātiska ritma forma. Telefona abonentam piešķirtais numurs nekādā veidā neidentificē šī abonenta personību vai nenozīmē neko par viņa raksturu. Matemātika, materiālā zinātne, ir neaizstājama saprātīgai diskusijai par visuma materiālajiem aspektiem, bet šādas zināšanas nevienmēr ir daļa no augstākas patiesības apzināšanās vai personiskas garīgo realitāšu novērtēšanas. Ne tikai dzīvības valstībās, bet pat fiziskās enerģijas pasaulē, divu vai vairāku lietu summa ļoti bieži ir kaut kas vairāk vai kaut kas atšķirīgs no šādu savienojumu paredzamajām aditīvajām sekām. Visa matemātikas zinātne, visa filozofijas joma, augstākā fizika vai ķīmija nevarēja paredzēt vai zināt, ka divu gāzveida ūdeņraža ātomu savienošanās ar vienu gāzveida skābekļa ātomu radīs jaunu un kvalitatīvi superaditīvu vielu, šķidru ūdeni. Šī viena fizikāli ķīmiskā fenomena izpratnē vajadzēja novērst materialistiskās filozofijas un mehāniskās kosmoloģijas attīstību. Tehniskā analīze neatklāja, ko persona vai lieta var darīt. Piemēram, ūdeni efektīvi izmanto uguns dzēšanai. Tas, ka ūdens dzēš uguni, ir ikdienas pieredzes fakts, bet nekad nevarētu veikt ūdens analīzi, lai atklātu šādu īpašību. Analīze nosaka, ka ūdens sastāv no ūdeņraža un skābekļa. Tālāka šo elementu izpēte atklāja, ka skābeklis ir īstais degšanas uzturētājs un ka ūdeņradis pats brīvi degs. Jūsu reliģija kļūst reāla, jo tā izkļūst no baiļu, verdzības un māņticības važām. Jūsu filozofija cīnās par atbrīvošanos no dogmām un tradīcijām. Jūsu zinātne ir iesaistīta mūžsanā cīņā starp patiesību un maldiem, kamēr tā cīnās par atbrīvošanos no abstrakcijas važām, matemātikas verdzības un mehānistiskā materiālisma relatīvā akluma. Mirstīgajam cilvēkam ir gara kodols. Prāts ir personiskas enerģijas sistēma, kas pastāv ap dievišķu gara kodolu un funkcionē materiālā vidē. Šāda personiska prāta un gara dzīva saistība veido mūžīgās personības visuma potenciālu. Patiesas nepatikšanas, ilgstoša vilšanās, nopietna sakāve vai neizbēgama nāve var iestāties tikai pēc tam, kad paškoncepcijas uzņemas pilnībā aizstāt centrālā gara kodola valdošo spēku, tādējādi izjaucot personības identitātes kosmisko schēmu. Pasniedzis gudrības pilnveidotājs, rīkojoties pēc dienu senču pilnvaras.